Sveicināts manā YouTube kanālā. Mani sauc Matīs Jākopsons, esmu ģitārists, arī ģitāras spēles pasniedzējs, un šī ir 5. mini epizode no manas sērijas par 10 vingrinājumiem baroku ģitāras spēlē. Es demonstrēšu to vingrinājumu solo tonalitātē, kur pēc tam var sekvencēt spēlēt pa visu grifu visās 5 formās. Ķeramies pie lietas. Tad šī pamata ideja ir sekojoša. Un viss. Sol, la, sol. Pirms mēs dodamies tālāk, pārliecinās, vai tu saprati šo ideju, pamēģini atkārtot kādas, pieņemsim, 4 reizes pēc kārtas. Un tad tas, ko tu dari, tu sāc šo pašu ideju sekvencēt tālāk no pārējām pakāpēm sol mažoru gammā. Un tā tu turpināt iet uz augšu, līdz sasniedz augstāko notu formā. Tad tu atnāk tādu pakaļ, iet uz nākamo sol mažoru gammas podu. Arī viņā uz augšu, uz leju un tā tālāk nākamajā. Un kamēr tu esi sasniedz tādu tehnikas līmeni, ka jūties ērti spēlēt konkrētā tonalitātē šo vingrinājumu pa visu grifu. Ja šis temps priekš tevis ir par ātru, tu vari spēlēt lēnāk. Un būtiski piebildi, ko es varu rekomendēt, ir strādāt pie šiem vingrinājumiem muzikāli un uztvert tos nevis vienkārši kā vingrinājumus, bet integrēt savā vārnīcā. Tādējādi, zinot, ka tu viņus var spēlēt arī, kad tu improvizēsi, un ja tev kādreiz aptrūkst kādas idejas, tad šos te mazos baroku vingrinājumus tu vari uztvert kā tādus mazu iedvesmu avotus, lai padarītu savu improvizāciju interesantāku. Tas šajā mazajā video arī viss. Gaidi nākamos video par šiem te baroku vingrinājumiem. Atā.